Tas tik brīnišķīgi. Tik brīnišķīgi būt Dievu klātbūtnē, Dievu tūmā. Es ceru, tie, kas bija otru pusi ekrāna, kas skatās attālināti, kad arī piedzīvo to pašu, ko mēs, jo Dievs jau nav ierobežots vietā un laikā. Protams, ka klātienē tas ir kaut kā savādāk, kad mēs izjūtam viens otru plecu, viens otru tuvumu, tas ir savādāk, bet arī es ticu, ka Dievs ļauj piedzīvot katram, ikvienam ir pat skatās aiz ekrāna otru pusi, un ka viņš arī pielūdz, ir visā šajā pielūgsmē un pateicībā un lūkšanā, ka Dievs arī var pieskarties. Halleluja! Šonadēļ man domas rasjās pie interesantas lietas un pārdomas. Es zinu, ka tas bija Dieva gars, bet, ziniet, es nezinu, kā jums ir tas piedzīvojums bijis ar Dievu, ka jūs piedzīvojat, ka Dieva vārds runā, un liekas, kad es lasu kaut kādu rakstu vietu, un man liekas, ka burtiski katrs vārds atver kaut kādu nākamo vārdu, un liekas, tu iei tādā dziļumā, un liekas, tas, wow, un tik saprotoši, tik viss dzīvs, tik jautrs, un pēc tam to apstājies, apgriezies ap savu asu, un tu domā, kā to nodot tālāk, un tad tāpēc, lai Svētais Gars palīdz man aiznest to domu, ko es gribēju pateikt. Jo es jau esmu atklājis to, ka es atkal no jaunai Bībeli, no sākuma, un man tiešām ļoti vienmēr ir fascinējis iziešana. Man viss fascinējis. Jā, Abrahams kā dzīvojas, kā viņš kalpojas Dievam, jo savā ziņā man tas patiesībā tādā ticības dzīves sākumā vienmēr, kas no Abrahama dzīves visvairāk uzrunāja, tas, kad viņš ticēja Dievam, un Dievs viņu darīja ļoti bagātu. Tās lietas bija savienojams. Bet tajā pašā laikā Jēzus sāka, kad grūti iet bagātam Dievu valstībā. Tā ir ko? Jēzus vārdi, tā ir. Bet tajā pašā laikā Abrahams bija ļoti dievbijīgs un ļoti bagāts. Tā viņam bija tik daudz lopi ar latu tur kopā, ka viņi pat zeme ir rakstīts, ka zeme nevarēja viņus vairs panest, ka viņiem vajadzēja šķirties vienam no otra, un viņi šķīrās. Un kad Abrahama kalps teica par Abrahamu, ka tas kungs manu kungu ir darījis ļoti bagātu, ar sīklopiem, lielopiem, zeltu un sudrabu. Ja? Tas ir aprakstīts par viņu. Tā kā Dievs var darīt to, un tajā pašā laikā Bībelē viscaur mēs redzam, ka Dievs liek uzmanīties to Jēzus īpaši pateic, uzmanīties no mantaskārības. No mantaskārības. Tā kā ir lietas, ka Dievam nekas nav pretī, ka tev ir manta. Viņam nav nekas pretī, bet viņam rūp tavas sirds. Lūk, tas bija par Abrahamu. Un tad man ļoti arī fascinē iziešana. Jo es skaidrs, aizvien vairāk pat tagad lasot, saprotos, ka tās ir tik tādas vadlīnijas, mūsu politiķi ievazājuši vien tādu vārdu, vadlīnijas, ja? Bet ka tiešām tur tāds kā ceļš tāds, varētu pateikt, tā kā ceļš, burtiski kā simbolisks ceļš tam, ka mēs iesim, lai satiktos ar kungu Kristu kopā, ka mēs ar viņu piedzīvosim, jo mēs ejam uz to zemi, ko tas kungs mums sagatavojas, un mēs esam sapratuši caur rakstiem, ka tā nav zeme šeit uz zemes, dzirdiet, tā nav reģionāla vieta kaut kāda, tā ir būt kopā ar Kristu mūsu kungu. Amen. Lūk, un es biju nonācis pie tās vietas, ka viņi jau ir izgājuši no Ēģiptes zemes ārā. Viņi jau ir izgājuši, viņi jau tuksnesī sākās piedzīvojumi. Tas tā kā mums, ka mēs piedzīvojam Kristu, halleluja, kā kungu glābēju pestītāju. Atceraties to mirkli, to labo sajūtu, cik labi bija tāds, tu tik laimīgs, tik priecīgs, un liekas viss, zāle palika strauji zaļāk, un cukurs saldāks, un piens baltāks, un viss gandrīz vai kā pasakā. Un tad sākās mūsu ceļojums uz apsolīto zemi, un mēs iegājām tuksnesī. Un visa mūsu paradīze pa galam. Un tagad sākās tuksnes, un Dievs sāk runāt uz savu tautu. No sākuma vēl, kamēr viņi gāja cauri jūrai, tur vēl Dievs uz Mūzu runāja, bet pienāca brīdis, ka viņi pietuvojas pie Sinai kalna, un Dievs sāk runāt uz tautu. Un tas man ļoti uzrunāja, un tāpēc gribētu, ka mēs atšķiram 2. Mūzes grāmatu 19. nodaļu.
Sāk runāt Dievs. Jā. Halleluja. Svētīts ūdens. Cik garšīgs. Kas grib svētīt ūdeni? Pa īpašu blatu var sarunāt. Halleluja. Lūkas evaņģēlis, 2. Mūzes grāmata, 19. nodaļa. Es izlasīšu tagad 2 pāntus. Tas ir brīdis, kad Dievs sāk runāt uz tautu, lai dotu ar likumus. 5. un 6. pāntu. Bet tagad, ja jūs uzklausīsiet manu balsi un turēsiet manu derību, tad jūs man būsiet par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Un jūs būsiet man par priesteri un ķēniņu valsti un par svētu tautu. Šos vārdus tev būs teikt Izrēlam. Mūze saka, pirms visus bauslību dot, pasaka šos vārdus. Un man liekas, šie vārdi man burtiski tik spēcīgi griezās manās ausīs iekšā. Un ar ko Dievs iesāk? Dievs iesāk ar to, ka, bet tagad, šis mirklis, tagad es runāju uz jums. Mīļie, arī šodien šīs vārds atskan jums. Ja jūs uzklausīsiet manu balsi un turēsiet manu derību, uzklausīsiet, viss sākās ar to, kā mēs uzklausām. Lūkas evaņģēlijā 8. nodaļā 18. pantiņš, Jēzus saka, viņš pirms tam tur runā par to, var pierakstīt raksturvietas, varbūt vairākas minēšu, nešķirsim visas vaļā, tas paņems ilgāku laiku, Bībeles studiju uztaisīs mājās, ja, vairāk paskatīsies, kas var ātri atšķirt, protams, var atšķirt vaļā un pārliecināties, ka es runāju par to, kas ir rakstīts. Nu, lūk, Jēzus tur cilvēkiem stāstīja līdzību par 4 augsnēm. Viņš stāstīja līdzību par 4 augsnēm, un kad viņš pabeidz šīs līdzības par 4 augsnēm, viņš sāka pielūkojiet, kā jūs klausaties. Viņš stāstīja līdzību. Tas notiekās, kāpēc viņš liek šo uzsvaru. Viņš stāsta līdzību. Un par ko ir stāsts? Ka viena daļa uzreiz var pastāstīt, tas ir agronomijas stundas, kā pareizi jāstāda. Kur pareizi sēkla jāsē. Savā ziņā tas ir pareizi. Tu to vari pielietot agronomijā. Tas būs ļoti pareizi, ka tev vajag apstrādāt zemi un darīt viņu auglīgi. Bet ne jau par to zemi, fizisko zemi viņš runāja. Tā bija līdzība, kas attiec uz mūsu sirdīm. Un tāpēc viņš liek uzsvaru, pielūko, kā tu klausies. Halleluja. Un atcerieties arī to notikumu, kad Jēzus nāk pie Marijas un Martas mājā, ienāca iekšā tur pie Jāņa, viņa braļa, viņa tur Jēzus tur kalpo cilvēkiem, un Marija tur šmorē pankūks, kotletes cep, tur kartupeļus griež, tur, un Marija nosēdusies, tur mute vaļā un klausās. Un Marija jau nogurus, tur domā, kādu tur sulu pasniegt un tā, un viss tur vai galds pareizi uzlikts, vai salvetus pareizi salikts, un dakšiņas nazīši tur, viss tur, vai visi kārtībā. Un viņa, protams, nogurš, tāpēc, ka redz, ka drīz viņi sāks ēst visi. Jēzus ar visiem saviem mācekļiem, tur vēl Jānis pa vidu, vēl kādi vēl draugi, viņi ir ļoti daudz, viņi saprot, ka viņi nepaspēja, laiks par mazu. Respektīvi, varētu pateikt tā, ka Marta būtu pateikusi, tu taču varēji piezvanīt man pa telefonu, pateikt, ka tu nāksi, jau laicīgi būtu sagatavojusies. Un tajā laikā arī atceraties, viņiem nebija tāda leduskapi, bija leduskapis, bet, ziniet, tas leduskapis bija tur ārā, staigāja pa pļauju. Nevarēja paņemt jau sagriezt karbonādu, sagriezt un uzcept. Viņiem tur jēras dzīves staigāja, viņu vajadzēja kirdikts, un visu nodīrāt un sagatavot. Tas ir daudz lielāks, ilgāks process viss. Un tāpēc, sāk spiest laiks, un viņi paliek nervozi, satraukt, un viņi pienāk klāt pie Jēzus, klausies, saka tev manai māsai, palīgā. Un tas ir aprakstīts Lūkas evaņģēlijā 10. nodaļā, bet tur tas 42. pantiņā saka Marija. Marija ir izraudzījusies labāko daļu. Kādu? Viņa klausījās. Viņa klausījās. Viņi sēdēja un klausījās uzmanīgi Dievu vārdu, ko Jēzus tur dalījās, ko viņš stāstīja par Dievu valstību.
Un ziniet, no vienas puses ir tāda liela daļa modernajā jaunajā draudzē cilvēku, kur jūs to paskatās, amen. Un kāpēc viņi tādu uzreiz tādu svarīgu amen pasaka? Tāpēc, ka viņi neko darīt negrib. Viņi tikai iet riņķī viens pie otru, lai klausītos, ja? Vai arī padalītos ar Dievu vārdu un gaida, ka viņiem kaut ko iedos, ja? Paēst. Ja? Tāpēc viņi visu laiku tā kā it kā klausās. Bet ne jau par tādu klausīšanos iet runa. Faktiski, un kāpēc? Es pieķeros šim brīdinājumam. Mēs varam klausīties dažādāk. Un ko klausīties? Tajā pašā laikā pirmajā psalmā, kas teikts par klausīšanos, to es ātri gan atšķiršu, izlasīšu, jūs jau daudz no galvas zinat, bet to es gribētu arī tā nolasīt, lai tas tā kā arī simboliski iespiežas mūsu prātos vairāk. Un pirmajā pantā, svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdevīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāja pulkā. Ko paļātāja pulkā dara, arī klausās. Tāpēc, ja es teicu, pielūkojiet, kā jūs klausāties. Faktiski, ko jūs klausāties? Vai tas, ka tu esi neticīgo vidū, tas nozīmē, ka tu nedrīkst vispār neko klausīties? Tā gluži nav. Bet, kad tur sākās paļāšana, tas nozīmē, tajā brīdī tev jāizdara kaut kāda izvēle. Un to mēs vēl paskatīsimies, vai tu ej prom no turienes, vai tu kļūsti kā ķēniņš, kas valda par situāciju. Viens no diviem. Vai tu aizēji projām, vai tu valdi kā ķēniņš un ņem to savā kontrolē, un tev ir vara to visu sarunu aizgriezt savādāk. Bet vēl, ja runājot par klausīšanos, es gribētu, ka mēs reizēm, un šeit gan bišķi tā gribu, ka mēs lasām Salmana pamācībās, kas bija uz psalmiem jau aizgājuši, tad mēs jau gan arī tu Salmana pamācībām. Un 2. nodaļā no 1. pantiņa sākot. Mans dēls, tas arī runā uz māsām, jo šeit ir, teiksim, tāds parādīts, kādai klausīšanai jābūt, uz ko. Mans dēls, ja tu nopietni uzklausīsi manus vārdus un glabās sevī manu mācību par to, lai tava aus uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi pievērstai savu sirdi. Un pie tam, tā kā to ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās un no visas sirds pēc tās lūgtos. Grieķu tulkojums runā tā, ka tu pilnā balsī kliegtu pēc tās. Oho, ir gan mums grūti letiņiem šo pilno balsu kliegšanu, vai ne? Es esmu kautrīgs, man arī grūti ir. Kad tu meklē to kā sudrabu un klaušanāt pēc tās kā pēc apslēptām mantām, tad tu sapratīsi bību tā kunga priekšā un iegūs Dieva atziņu. Un redzēt, šeit ir parādīts tāds kā lietas. Pirmais, kad tu klausīsi Dievu vārdus, šeit arī iesākās mans dēls, kad tu uzklausīsi vārdus. Otrais, kad tu tos glabās savā sirdī, šo mācību, ka tu centīsies paturēt savā sirdī. Tas nozīmē, ka tu par to jau vairāk piedomā, nevis tā vienkārši. Ziniet, kā ar klausīšanu arī var būt tagad maza atslodzīta jums. Jums nav bijis tāda situācija, ka tur kādu cilvēku sarunājies, sāc sarunu, un viņš tur sāk daudz stāstīt. Un tad kaut kādā brīdī tu pamani to, ka tu redzi, ka viņš runā, tu it kā dzirdi, ka viņš kaut ko saka, bet tu vairs tos vārdus nesaproti, liekas, tas kaut kur tā kā aiziet garām. Ja tev tajā brīdī paprasīt, par ko es tev stāstīju, tev būtu tā, jāievēl kāpu, un tikai, protams, tu gudru rādu seju, jā. Jūs tādu laikam neesat piedzīvojuši, ja? Nu, citreiz ir tāds bijis, tāda brīži. Tas nav bijis bieži, bet kaut kāds reizes ir bijuši, ka es pietveru, bet es viņu nemaz nedzirdu. Kāpēc? Tāpēc, ka es neesmu pievērs uzmanību tam, ko viņš stāst. Varbūt sākumā runāja, bet kad pa daudz, tad tu vairs nespēji koncentrēties. Ja? Tur arī varbūt arī nogurums kaut kāds, ka tev kaut kādā noguruma brīdī sāks gudrs augstas lietas stāstīt, tev smadzenes vairs nespēja filtrēt, un tad tu
vienkārši pat nesaprot. Ja tu būtu izgulējies, tu varbūt arī saprast un vispārējais, ja? Bet ir tādas situācijas bijušas, ja? Bet kad tu nopietni uzklausi vārdu, kad tu dzirdi un centies šo vārdu paglabāt savā sirdī, te ir svarīgi, ka tu centies paglabāt Dieva mācību, to, ko Dievs mācīja. Un kad Dievs tur uzrunāja Izraēlu tautu, dzirdiet, viņš to Mozumu pateica burtiski pirms brīža, kad viņš viņiem sāktu mācīt likumus un tiesas. Burtiski tos baušus, pirms pasludināja 10 baušus, viņš uzrunāja šo vārdu, ka mēs burtiski savu ausi nospicētu Dievu runāja pretī. Atvērt, ka mēs pievērstu uzmanību, atvērt savu sirdi, lai šie vārdi kristu sirdī. Tas bija ļoti labs piemērs, kas uzrunāja Dagniju, ar ko viņi dalījās šodien no rīta. Iepriekšējā dievkalpojumā Ainārs kā runā par Jēzu. Tas viņu burtiski aizkāra, paņēma un uztvēra viņu to. Un tā viņi domāja par to, tas viņa sirdī iekrit, viņi pārdomāja par šīm lietām. Viņa domāja, kas tur bija teikts. Tas runāja uz viņu. Tālāk, ka tava aus uzklausīt gudrību, un te ir svarīgi arī, ka mēs klausamies kaut kādās gudrībās, kaut kādos stāstos, tas ir par gudrību, kas nāk no Dieva. Es nezinu, kā jums, bet man ļoti patīk dzirdēt kaut kāds, kas cilvēki, kas iet kopā ar Dievu, kas staigājuši ar Dievu, ka viņi stāsta kaut kādas savas pieredzes, kam viņi krituši cauri, kur viņi izgājuši kā uzvarā. Jo bieži vien mums tā liekas, ka cilvēks stāsta kādu brīnumus noticis, liekas, viņš tāds liels ticības vīrs tur stāvēs vai kā. Bet lielākai daļai, ka vienmēr es klausies, tur vispirms bija tā, ka cilvēks sabrucis, es vairs neko nespēju, liekas, man pārbrauc buldozeri pāri, un tad Dievs žēlastībā man pacēla, viņš svētīja. Lielākā daļa tādu notikumu ir bijuši. Vai cits varbūt tās viņš pat nav sabrucis, bet viņš stāvēs ticībā, kaut gan tie apstākļi bijuši tādi, ka jau liekas, ka viss grūs, bet tā pārliecība bijusi, ka Dievs palīdzēs. Kāpēc? Tāpēc, ka vārds bijis. Un tāpēc pievērst gudrībai, Dieva gudrībai, ko Dievs saka. Nevis ko pasauli. Pasaulē ir sava gudrība. Mazākajā uzmetumā ir tāds. Ja tev pasaulē kāds lecas tev virsū, tad tev jāizgriež krūts un jālacās pretī ir. Ja viņš tev pateica sulīgu vārdu, tev jāpasaka 2 reizes sulīgāku vārdu, lai viņš aizvērtos. Tā ir pasaulē, vai ne? Jēzus kaut ko atkal citu pretēju māca par pazemību. Tādos gadījumos aizver muti un ej projām, tev tur nav ko darīt. Tev nav jāpierāda kaut kas, vēl kaut kas, ja? Tāpēc tas nozīmē, piemēram, ja mēs lasām Salmanu pamācības, tur viss cauriet tāda tā kā domgraudu, gudrības graudu, ja, ka tu lasīt, padomāt par to, piedomāt par to, tieši, ka tu tam pievērs uzmanību. Tas 4. šajos, ko es atzīmēju kā punktu, ja, pievērs savu sirdi. Un tas ir reizēm, ka tas ir gudrībai jāpievērš sirdi. Un tas ir jautājums, ko es gribu laist sevi iekšā. Nezinu, kā jums, varu stāstīt tikai no savas pieredzes, kā esai. Vai mans ceļš ir ideālākais ceļš? Nē, mums katram kaut kāda savu tā pieredze ir, kā iet cauri. Ir reiz, ka es tiešām, viens brīdis bija uznācis, ka es esmu stāstījis, sāk klausīties, piemēram, tur pasaulīgo rādio. It kā tās vecās dziesmas, kuras nav tādas baigi lecīgās, saucamās tās dvēseliskās. Par mīlestību, par mīlu un par putniņiem un vispārējo tāds. It kā jau nekas slikts tur nav. Kas tur slikts? Taču nekā ļauna nav, taču nav nekāda bezdīvība, nekāda ļauna vārda, var jau klausīties. Un tad vienā mirklī tas ilgi nepagāja, bet paldies Dievam īs brīdis. Tas bija svētais gars, kas burtiski paskubināja, un kad es ieraudzīju, kur mans domas iet? Un es sapratu, ka mans domas iet tur, līdz tam, kad es biju glābts, par to, ko es domāju, par ko it kā sapņoju, un, tur nebija vislabākās domas. Tur nebija, tur burtiski dvēselīt, kas man papajās galviņu, un vēl, kas man tur apčubinās, un vēl, sākas tāds sevi žēlošana un vispārējais, un vēl neizsapņoto sapņu,
Un es sapratu, tas velk man kaut kur citur. Un tad es izdarīju izvēli, es negribu nekādu vairs pasaulīgo, es neklausīšos mūziku, es vienkārši principā negribu klausīties. Dzirdiet? Vai es varu klausīties vai nevaru? Jā, es varu ieslēgt, bet es principā izvēlos, es neklausīšos, tāpēc, ka tas ved mani projām, manas domas ved nepareizos ceļos. Patiesībā, kas bija ar Izraēlu, tās domas man valk atpakaļ uz to Ēģipti, kur es biju verdzībā, no kurien sākās ļaunas domas, it kā ar pozitīvu pieskaņu, bet aizved grēkā. Kas bija Ēdens dārzā? Vai tad tiešām jūs mirsiet, ka jūs no tā augļa ēdīsiet? Vai jūs tiešām mirsiet, ka jūs to mūziku paklausīsiet? Tak nē, taču nenomirs uzreiz. Bet tas atnesa nāvi. Un tāpat saprotu, tas nenes man neko labu, tas nenes man nekādu dzīvību. Es negribu to vairs, un es principā izvēlos, es negribu to klausīties. Protams, tu dari savu izvēli, bet es izvēlos, es gribu tomēr pildīties ar to, kas man dod dzīvību. Un es sapratu, es klausīšos tikai kristīgu mūziku. Bet, kad pienāks tas brīdis, ka man negribēsies vairs dzirdēt kristīgu mūziku, tad es vienkārši neklausīšos. Un viss. Baigi sarežģītā aritmētika, vai ne? Bet tur tā lieta, ka pie Dieva viss ir ģeniālais, ir ļoti vienkārši. Vienkārši ģeniālais. Un tad es sapratu, ka man jāpildās ar Dievu vārdu. Tad es klausos vārdu, ieslēdzu kaut ko Dievu vārdu, visu klausos Dievu vārdu. Pienāk brīdis, ka negribu klausīties, vienkārši izslēdzu, gribu klausos mūziku. Bet es sapratu, ka es gribu klausīties tikai garīgi, jo es gribu savu sirdi vērst uz to, kas labs. Jo par ko Dievs runā visu laiku? Viņš runā par to, ka celt, un pat tajās reizes, ka tur ir tas liekas, tas briesmīgais iet par sodiem, par tiesām, vēl kaut kas. Tas ir tikai tāpēc, ka Dieva mīlestība tur parādās, lai tev brīdinātu un vēstu uz pareizu ceļu, lai tev nekādos sodos nav jāiet, dzirdi? Jo, kā teikts, taisnais redz briesmas, viņš paslēpjās un paliek neaizkārts, a muļķis daudz cieš. Tā arī ir gudrība. Un kāpēc tu gribi ciest daudz? Kāpēc nav ticības? Tāpēc, ka mēs esam dalīti ar šo pasauli. Mēs dalāmies, es taču nemiršu neko, bet tur tā lieta, ka tevī nav spēka pastāvēt kaut kāda situācijas atnāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā vietā, lai tev vajadzētu uzņemt dzīvības vārdus, tu esi uzņēmis to, vai, cik tur mīlestība nelaimīga un vēl vispārējais, un tu dziedi. Gaužas asarīts, meitene uz perona stāv, vai kā tur bija, tur zilā lakatiņā, un akvai, un dvēseles skumjas pilnā plašumā iet. Tā ir. Un tāpēc, kad tu izdari izvēli, es gribu pievērst savu ausu. Tas, kur iet dzīvība, mērķis, tas tev atnesīs dzīvību. Ar lielu neatlaidību saukt pēc tās. Ka tu ar lielu neatlaidību sanāk lūgšanas. Pēc kā? Pēc dzīvības vārdiem. Lai dzirdētu no Dieva. Lai spētu saklausīt no Dieva. Ja? Un kā tas teiks, kad burtiski kā tajā tulkojumā, ka tu no viss sirds ar pilnu balsi kliegtu pēc tās. Zini, tā ir izvēle. Vai tu to gribi darīt, vai tu negribi. Tāpēc Dievu priekšā atvainojos. Dievs pateica, es tavā priekšā lieku dzīvību nav, svētību un lāstu, bet es tev saku, labāk izvēlies dzīvību. Tu vari iet arī par to otru ceļu, ko Dievs saka. Tu vari iet, bet tas tev aizvedīs ciešanās, nelaimēs un daudz sitienos. Bet es saku, ej pa šo ceļu. Bet kā tur vai tur, bet es nevarēšu to vai šo darīt. Viņš saka, bet tur, ja tu ies un paklausīs man, tas tev atnesīs dzīvību, ka tu patiesi dzīvosi. Tagad, burtiski vakar iznāca otrs raidījums, kur tāds Aivars brālis dalās par brīnumiem, tieši tur vairāk par dziedināšanām, kā Dievs dziedinājis. Nezinu, kurš paspēja noklausīties, ko ne, pārdebis, kā Dievs dziedina. Viņam ir 73 gadi. Bet kāds viņš pilns enerģijas un dzīvības, viņš iet un kalpo, viņš brauc riņķī, viņš sludina, nes Dievu vārdu. Es skatos un apbrīnoju. Lielākā daļa 73 gadu vecumā jau gatavā mirt jau koku zārki jau gatavo sev piemēru jau, cik platu un cik garu vai. Viņš vēl sapņo, kā ies un nesīs evaņģēliju vēsti. Viņa enerģija.
Kaut gan, ja viņa visi iepriekšējā dzīve bija tāda, ka pateikt, viņam jau būtu jau jānomirst. Viņš 35 gadus narkotikā sēdēja cilvēks. Uz narkotikām, reālām narkotikām. Un kas izrietošās viss sakas? Medicīnas pateikt, šitas te ir pilnīgi norakstīts un viss ar viņu cauri. Viņš tagad lido riņķi, enerģijas pilns un es evaņģēliju vēsti. Halleluja! Tas ir brīnums. Dievs var darīt brīnumu. Tāpat ar tavā dzīvē, vienalga cik tev gadi. Tāpēc es vienreiz esmu teicis un atkārtoju, visiem, kas ir jau pensijas vecumā, kaut gan mums tagad jau runā, ka pensija grib līdz 68 gadu palielināt. Stāva ticībā un par visu esiet pateicīgi. Ziniet, kā uzreiz varētu šo pārfrāzēt? Esiet par visu pateicīgi. Viena daļa būtu ļoti paklausīga valdībām, varam pateikt, paldies, debes tēt, ka mums tagad būs pensionēšanās 68 gados, ka es paspēšu jau nomirt, un valstī man nekas nebūs jāmaksā. Tie paklausīgi valdībām varām. Tie, kas tic, pasaka, aleluja, debes tēt, ka mans pensijas fonds nav valdībās un varās. Mans pensijas fonds ir tevī, kungs, un es pateicos, ka tu par manīm gādās. Kā tu gādā par putniem laukā, tu parūpēsies par manīm. Halleluja! Un tāpēc tu man dod gudrību, saprašanu, lai es šodien varu gudri rīkoties. Sēt uz svētību, lai pļautu uz svētību. Tā runā ticīgie. Amen. Labi, braucu atpakaļ tagad tur. Tas tāds maziņš līkums, lai jums pamostos. Tālūk, ka tu no viss balss saukt pēc tās gudrības, pēc Dieva vārda, pēc sapratnes, lai izprastu Dieva vārdu. Viņa likumus, viņas ties, ka tas ir burtiskā rīkojums dots mums, lai mēs saucam pēc tā. Un ziniet, jaunajā derībā Jēkabs par to pašu saka, ja kam trūkst gudrības, un es taču nevaru parādīt sev, ka es esmu muļķis. Neiet runa, ka tu esi muļķis, bet vienkārši ir kaut kādas lietas, kuras tu nesaproti līdz galam. Ka tu neieraugi kaut kādas lietas, tāpēc to vajag, lai mēs spētu saprast un aptvert. Amen. Meklēt kā sudrabu. Kā mēs meklējam iespēju nopelnīt? Mēs visi to meklējam. Amen. Mēs visi meklējam iespēju, kā kaut kā nopelnīt, kā mēs varam vairāk nopelnīt. Tas ir normāli. Pa tiem dažiem brāļiem, teiksim, kas draudzē, kas kā viena daļa, tie neprasītu, viņi nemeklē pēc sudraba, viņi meklē, kur ir kāds brālis, pie kura var piekandēties. Dagnī tagad daudz pelna, es aiziešu. Dagnī, jā, man tāds sirdī aiziet pie tevis ciemos, jā. Man īpašs vārds ir, jā, un es gribētu to padalīties, man dziļa atklāsme, un tad aiziet ciemos un dziļās atklāsmes stāstu, visu. Un tu domā, šits ir gan garīgs cilvēks. Šito jāparūpēs, un tam tikai dod kotletīts un maizīts, un tas ir tāds atvainojas parazītiņš, pozitīvais sēž uz kaklā un neiet mājās. Ziniet, kā ir teikts, arī gudrībā teikts, par to ciemošanos arī ir pamācība. Ka tu neesi pārāk ilgi, neusturies pārāk ilgi, lai nesāktu apnikt. Tāpēc arī filmas, seriālos pasauli to ir ievērojis. Īstajā brīdī, ka pieliek punktu, tad ar baigo emociju gaida to otro sēriju. Tāpat tas ar kristiešiem vajag reizēm gudri rīkoties. Bet tā doma bija, ka ja mēs meklējam iespēju kā vairāk nopelnīt, mēs meklējam to iespēju, to sudrabu, tā ir kā līdzībā teikts. Bet, kad mēs pēc tās gudrības, pēc atklāsmes no Dieva, ka mēs burtiski pat vairāk meklējam nekā šo iespēju nopelnīt. Dzirdi? Jo, kad tu sapratīsi no Dieva likumus un principus, Dievs tev vadīs arī tālāk visās pārējās lietās. Un vēl viena, ko es te pierakstīju, klaušanāt pēc tās kā pēc apslēptām mantām. Tas ir klaušanāto, ziniet, ja visi cilvēki zinātu, kur ir apslēpts mants, viņi jau paši būtu aizgājuši un paņēmuši. Tā ir. Tā ir. Bet kas nozīmē tādi, kas meklē dārgumus? Viņi savāc kaut kur informāciju, viņi padzird. Jā, ir kaut kāda tāda lieta. Tad viņi meklē kaut kādas kā saikni,
kas varētu kaut ko vairāk zināt par to, tad viņi griežas pie tā, meklē tā, pēc tam nākamo pavadienu, viņi kā pa pavadieniem, kā izmeklētāji meklē, kā aiziet uz to svētību. Ja ģimene jūg ārā, tad pagaid, man vajag atrasinājumu manai ģimenei. Es pirmais sāku meklēt Bībelē, kas par to runāts. Otrais, es līdz galam to nesaprotu. Jā, tur tā kā noskaldīts, tev jābūt tādam, sievai tādai, vīram tādam. Ok, bet kur es vēl varētu uzzināt? Kā uzzināt? Klausies, zini, tur ticīgi cilvēki, viņiem jau 90 gadi, bet viņi vēl tur tā kā 2 taurinīši lido kopā, aiziešu pie viņiem, paprasīšu noslēpumu, kā viņiem izdodas būt tādiem laimīgiem. Un tad tu aizēji, klausies viņu stāstā un viss tik labi. Un tad tev rodas jautājumi, pagaid, kas tad, kā var būt tā? Un tad tu uzdod jautājumus, bet man ir tā un tā. Un viņš zina, mīļo bērniņi, jā, mums arī bija tā, mēs arī tur kāvāmies, sitāmies, plēsāmies un saucām par muļķi un āzi un kazu un visu pārējo, visu, ko varēja izmantot, leksikā to izmantojām. Bet tād nāca mums atklās, mēs sabučojāmies un dzīvojām laimīgi. Labi, es varbūt tā pārskrien pāri, bet viņi piedzīvojuši kaut kādu atklās, un tas, ka mēs meklējam, kas varētu dot padomu, dzirdiet. Zini, tajā pašā laikā, kā varētu nopelnīt naudu. Un tad tu ej pie tādu pašu, kurš jau 3 mēnešu bezdarbnieks sēž mājās, mēģina izdomāt, kā nopelnīt naudu. Tu aiziet pie viņa, bāc, kā varētu uztaisīt biznesu. Un tas tur pretī tās, kaut kā varētu kaut ko to darīt. Un tad tu aiziet pie nākamā, kurš jau 6 mēnešu bezdarbniekos sēž. Klausies, kā varētu nopelnīt naudu. Un tu apstaigā 10 bezdarbniekus, kā varētu nopelnīt naudu. Un es tev varu pateikt gudru padomu, apstaigā vēl 20 bezdarbniekus. Un tu neko neatradīsi. Aizēj pie tā, kurš pelna naudu, pasaka tādu situāciju. Un viņš saka, sāc ar to, un sāc ar to. Bet tur nav tas sāc. Un tad tur būs atkal pārējais. Cik tu pieliki savu enerģiju, piepūli, redzēs, cik tu strādājuši, cik tev liela atbildība, viss. Un tur atkal varētu Dievu vārdu likt visam arī šīm lietām priekšā, bet šobrīd ne par to stāstīt. Faktiski, ka tu meklē ceļu, kā aiziet uz patiesību. Dzirdi, kā atrast risinājumu. Tā ir tā klaušanāšana. Tu esi dzirdējis, tu klausies, kad ir iespēja dzīvot. Tad tu pievērs uzmanību rakstiem, ko Bībele saka par to, ko svētie raksti, ko Dievs saka par to. Un svētajos rakstos ir pavadiens. Tas, kas bija, ko Jēzus teica farizējiem rakstu mācītājiem, jūs rakstus pētat par mūžīgo dzīvību. Viņš saka, bet tur ir tajos rakstos par mani, bet jūs to neredzat. Tur ir atklāsmes, bet tas runā par mani, par dzīvību, jūs viņus nesaprotat. Un, lai saprastu, tu sāc klaušanāt, meklēt, griezies pie viena, tur ir tāds rakstīts. Un kad tu griezies pie tāda, kurš kaut ko jau ir piedzīvojis, kam piedzīvojam ar Dievu, dzirdiet, tur arī ir norādes, kam prasīt. Tāpēc tu neesi aicināts, kā saka, labi, tu esi aicināts iet gudrībā. Aleluja, es arī pieaugu, mācos runāt. Neizteikties skarbi. Labi, ko es sev vēl visā šajā piezīmēju sev? Un tur ir rakstīts par to, ka tu sapratīsi bību tā kunga priekšā, ka tu klaušanās pēc tā, tu sapratīsi bību Dievu priekšā, bet ziniet, un kāpēc šī viss tas apraksts bija? Tas ir Mateja evaņģēlē 16. nodaļā 17. pāns, saka par to, tas ir Pēterim, nešķirt vaļā pierakstat. Tas ir Pēterim, ja grib, var atšķirt vaļā. Tas ir Pēterim, kad prasīja, ko jūs sakat par manī? Un Pēters atbildēja, tu esi dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus viņam atbild, svētīgs tu esi Jona Sīmani, ne miesa un asinis tev to atklāja, bet mans tēvs debesīs. Un, ziniet, tie vārdi, ka tu sauc pēc gudrības, ka tu lūdz pēc gudrības. Dievs, es gribu saprast tavu vārdu. Es lūdzu, debes tēt, izprast to vārdu, kā darbojas. Debes tēt, lūdzu atklājumu, ka tu sauc to, ka Dievs redz, ka tu burtiski tiecies pēc tā kā pēc dārgām mantām un nevis ar viltotu sirdi. Tāpēc, ja tev viltot sirds, tu nekad nepievērsīsi savu ausu vārdiem, lai klausītos. Dzirdi? Dievs to visu redz.
Un Dievs to visu redz, bet kad tu tiešām centies, kad tu mēģini klausīties Dievu vārdu, kaut kāds, teiksim, tāpat sprediķi, piemēram, ja vajadzīga dziedināšana ģimenē, kad klausies par ģimeni, ja, reku par ģimenes sludinu, tu klausies, kas tur ir pateikts, kad tu mēģini sadzirdēt, kas tas pa vārdu, kas teikts, tu ņem vērā tāds vārds. Un Dievs to visu redz, un kad tu sauc pēc tā, tad vienā dienā tas kungs uz tevīm runās. Dzirdi? Es esmu ticu tam un pārliecinās, ka tas vienkāršais vārds, ka Dievs tev runās tik vienkārši, bet tas kļūst tevī tik dziļš, būtiski tāds padziļināts vārds, ka tu, bet man jādara tas un tas. Ka pats Dievs atklās, un tad tev varēs teikt vienalga, zini, tev tur tā jālūdz vai šitā jālūdz, vai tev jāgavē tagad vai vēl kaut kas jādara. Nē, bet tas vārds ienāks tevī, un tā tev būs ticība kā sinepa graudiņš par kaut kādām lietām. Ja tev vajadzīgs finansiāls burtiski tāda izlaušanās, tad tev par finansēm tas jāklausās. Dzird, tāpatās ar ko Dievvārds saka, un tad vajag, lai pats Dievs tev to atklāja, un kad Dievs tev atklās, tad tas būs tev dzīvs, un vienalga, kas notiks riņķī, un vienalga, ko tev brāļi mās teiks, tas būs tevi iekšā, un tu pateiks, man vienalga, es zinu, ka Dievs man palīdzēs, tāpēc, ka viņš uz manīm runāja. Tas vārds ieies tevī. Tas vārds burtiski ieplūdīs tevī. Un ko jaunajā derībā Jēzus teica? Ja jūs mani mīlat, klausiet manas pavēles. Tas, ar ko Dievs iesāka šeit, ko mēs sākām lasīt, ja jūs klausīsiet manām pavēlēm, un Jēzus saka, ja jūs mani mīlat, klausiet manas pavēles, manus rīkojumus, ja, ka jūs paklausām to, ko Jēzus darīja. Vecajā derībā, kad Dievs runāja uz šo tautu, viņš teica, es tāku to Izraēlu tautai, lai klausa mani, un tad Dievs nāca tautas vidū ar milzīgu šovu, tādu šovu, ko neviens pasaules lielākais producents nespēja izveidot. Viņš nāca ar zibeņiem, pērkoņiem, vētrām, tur uz kalnu, kad nāca runāja uz tautu. Visa tauta bija pārbijusies. Viņi bija pārbijusies, teica, lai Dievs nerunā, lai mūsu labāk runā uz mums, bet lai Dievs nerunā. Dievs teica, šitie te gudri pie prāta nākuši. Kas tas bija? Viņas ienāca bailes. Bet atcerāmies, tā ir vecā derība. Un ko nozīmē? Bailes ilgi nedarbojās. Tas bija uz apmēram pāris dienām. Pēc tam viņi uztaisīja zelta teļu un lēkāja ap zelta teļu un teica, tas ir mūsu Dievs. Jā. Viņi, pat Dievs runāja pārdevis, ka viņi dzirdēja, viņi pārbijās. Jaunajā derībā Jēzus saka, kas man ir redzējis, tas ir Tēvu redzējis. Ko es to gribu pateikt? Ka patiesībā, ka Jēzus nāca, vairs netaisīs šovu, tur nekāda šova pilnīgi nebija. Kā Jesajas grāmatā teikts, uz viņu pat īsti nebija ko ievērot. Bet, kam bija dzirdīgs auss, dzirdēja, ka no viņa nāk dzīvības vārda ārā. Tad, kad 70 mācekļi no Jēzus atkāpās, Jēzus prasīja saviem atlikušiem 12, jūs arī gribat aiziet projām? Viņš nepārdzīvoja par to, ka tur viņam nav auditorija 1000 cilvēku, dievkalpojumu sapulcs, katru sapulcs. Aizgāja 70, palika tikai 12. Un viņš vēl šiem piedāvā. Šodien ik viens mācīties pateikt, Dievs, lai tas nenotiek. Kā es tālāk dzīvošu? Piedod, bet mācītājiem ir, kur atgriezties no grēkiem. Tā ir. Mācītāji ir tikai cilvēki. Mēs skatāmies tā kā kaut kādiem punktiem, bet kas man redzēs, ir Tēvu redzēs. Un te vairs nenotiek šovs, jo ja es slēdz jaunu derību ar cilvēkiem, jaunu derību, un viņš ir, kas man redzēs, tas Tēvu redzēs. Un viņš teica, ja jūs mani mīlat, klausiet manas pavēles. Tad šeit, kad tika dota bauslība, cilvēki neiemīlēja Dievu. Viņi sāka pildīt to aiz bailē. Aiz bailē. Bailes ilgi nedarbojas pāriet. Uzreiz pērienu nedabūja, sadarīja grēku, uzreiz pērienu nedabūja, var turpināt, varam iet tālāk tā. Bet tas tā nav. Lūk, Jēzus saka, ja jūs mani mīlat, turiet mans pavēles. Tālāk,
Mūzes grāmatā, kur es lasīju to 19. nodaļā 5. 6. pantiņš, tas ir tā kā 2. punkts. Tur Dievs saka, ka jūs klausīsiet un darīsiet to. Dzirdiet? Cilvēki arī, kas šodien moderni draudzē, grib piedzīvot Dievu svētību. Nu tā ir, mēs visi gribam piedzīvot svētību. Bet bieži vien izlaiž šos te vārdus ārā. Mēs citējam pantiņus, kur tas kungs apsola svētības vārdus, bet šo paklausīšanu un klausīšanu vispār ignorē. Tāpēc tas viss sākās, ja tu klausīs, dzirdēs un rīkosies. Dzirdi? Pierakst. Klausīs, uzklausīs, sadzirdēs un tad rīkosies pēc tā, kas ir teikts. Un tad tur teikts, tad jūs man būsit par īpašumu jo visu tautas pieder Dievam. Visa pasaule pieder. Es izlasīšu to tieši to pat. Tas ir 19. nodaļā, 2. Mūzes 5. pantiņā. Tad jūs man būsit par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Tas teikts par ebreju tautu. Tur bija izvest Ābrahama dzimums, konkrēti tur bija izvests Ābrahama dzimums. Un varat pateikt, tas attiecas uz Ābrahama dzimumu. Jaunajā derībā teica, precīzi neatrada to vietu, tikai tagad ienāca galvā tā vieta, bet ka man arī ir avis no citas kultas, laikam tā bija. Ja atceraties, ja kāds, es to nebija plānojis teikt, tāpēc nepapētīju to raksturot precīzi, bet teikt no citas kultas. Vienreiz, kad bija ar jaunas kristietis, es dzirdēju, ka viens ticīgais teica, tas ir domāts par to, ka galaktikās noteikti ir daudz galaktikas un noteikti kaut kas līdzīgs Zemē un noteikti tur ir vēl dzīves būtnes un ka tās iet runa par to un es skaidri sapratu, ka tas pilnīgi nav par to, bet es nemācēju uzreiz atbildēt, jo es biju tiešām ļoti jauns kristietis. Un diezgan ātri jau sapratu, mīļie, tur ne par to iet runa. Tas ir runāts par pagānu tautām, nevis par citām galaktikām. Hei, halo! Jā, tas bija uz Izraelu tur, ko es tagad lasīju Mūzes grāmatā, tas bija uz Izraelu tautu runāts. Bet caur Jēzu Kristu tiek aizskarta visas tautas, visas nācijas, arī tās avis no citām kūtīm ārā, kur no latviešu kūts tika aizskarti mēs. Tas arī uz mums attiecās. Bet, kas svarīgi, ja mēs to visu klausīsim, darīsim, Dievs mūs darīs par savu īpašumu. Tātad, mēs nonāksim vēl līdz tā, kad mēs piedzimstam no augšienes. Jā, un to varbūt tas arī dar pieminēt, ka atklāsmes grāmatā, 5. nodaļa, 9. pants, saka tā. Tu esi cienīgs atvert grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēks no visām ciltīm, visus cilvēks no visām ciltīm. Ka Jēzus ar savām dārgajām asinīm ir atpircis cilvēks no visu pasaules, atpircis. Bet uz kuriem cilvēkiem tas attiec? Tie, kas ir atsaukušies Kristum. Dzirdiet? Kristus nāca pasaulē pēc savas gribas, viņš gribēja. Viņš pats nodeva sevi bez kaut kādiem tur priekšrakstiem vai ko, jo Tēvs tik ļoti mīlēja. Kad Jēzus redzēja šo mīlestību, viņš nodeva sevi, lai glābtu cilvēkus. Un tad kuri tiek izglābti? Kur tāpatās pēc brīvas gribas nāk pie viņa, jo visi netiek glābti. Tas nav tā automātiski, ja Jēzus izlēja asins, tad jau pa visiem cilvēkiem visi būs glābti. Muļķības, nē. Tie, kas viņu uzņēma, kuri atsaucās šai mīlestībai, kuri noticēja, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš izlēja savus asins par visām ciltīm valodām, lai atpirktu savam dārgajām asinīm. Un ka es pasaku, jā, Jēzus, tu esi atpirkts, es piedaru tev. Tu esi mans kungs un glābējs, tas attiec uz manīm. Ja tu esi nācis grēku nožēlā pie Kristus un teici, Kristu, es esmu grēkojis, es esmu bijis projām no tevis, es nebiju tava tauts un nebiju tava cilts. Ir tādi cilvēki, kur pasaka, bet mēs taču visi esam Dieva bērni, Dievs mūs visus radījis. Jā, Dievs radīja mācas miesās tajā, bet vēlns ir tevi nozadzis caur grēku Dievam. Sākot darot grēku, tu pārdevies grēkam, tu pārdevies vēlnam, un vēlns ir
cilvēku kungs šeit uz zemes. Un nav cits iespējas. Ko es nepiedaru vēlnam? Pieder. Ja tev nav Jēzus Kristus par kungu un glābē, tu piedari vēlnam. Viss. Vienalga, cik tu sev labi sauc, pozitīvi. Bet ja tu esi atsaucies Kristus mīlestībai, teici, Dievs piedod mans grēkus. Uz tevīm attiec, ka Kristus ar savām dārgajām asinīm ir atpircis mūs no katra grēka. Un tāpēc arī ir svarīgi, ka mēs arī apliecinām Kristu, ka savā sirdī tic un ar mutu apliecina Kristu par kungu un glābēju. Tās kļūs izglābts. Ir svarīgi šī apliecība, ko tu apliecini, kam tu piedari. Un bieži vien ir daudz tādi baznīcēni, kur iet baznīcā, kad tu runā par Dievu, viņam viegli runāt, jā, Dievs ir, es ticu Dievam. Bet, kad tu sāc pieminēt Kristu, tad viņi vairs nevar parunāt. Jo, ja mēs runājam vispārīgi par Dievu latviešu tautā, mēs esam visi dievbīgi. Jo pa lielākā daļa visi tic kaut kādam dievam. Vienam tas ir uguns dieviņš, citam, ūsiņš, vēl kaut kas. Jo tu nepasaki konkrēti. Ja mēs dziedam dziesmu Dievs svētīja Latviju, mēs kristieši automātiski domājam par Izraelu svēto, kas ir radījis debesis un zemi. Pagāns, viņš domā par savējiem pagānu dieviem. Tas nenošķiet. Bet, kad tu sāc pieminēt Jēzu Kristu krustā sisto, kas miesā nāc, daudz, kas iet baznīcā, viņi pat nevar to izrunāt, ka es piedaru Jēzum Kristu. Ka Jēzus Kristus ir mans kungs un glābējs, viņi pat nevar izteikt. Un tāpēc ir vajadzīga šī grēka nožēla un atzīt Kristu par kungu glābēju, tāpēc, ka tikai viņš ar savām asinīm ir atpircis. Neviens cits. Tikai caur viņu ir pieeja. Tālāk, tad trešā lieta, ko šajā lielajā pantā ieraudzījām. Dievam pieder visa pasaule. Un Mateja evaņģēlija 28. nodaļā 11. pantiņš ir runājis par to, ka Jēzus teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Ejiet un sludiniet. Jēzus teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc Kristus valda pār visu un visā. No sākuma sāk runāt par to, par ticību, ka tu kā tikt pie ticības tajā ziņā caur klausīšanos, kā tu klausies, ka tu uztver Dievu vārdu, un tad, lai tev ticībā, kā saka, nostiprinās tas, ka Dievs ir pār visu, un tagad caur Kristu jaunā derība, es salīdzinu veco derību ar jauno derību, ka jaunajā derībā ir parādīts, ka Kristus ir valdnieks, tāpēc, ka viņš atpirka mūsu savām asinīm, ka viņam dota visa vara debesīs un ir zemes, tāpēc viņš valda, un tāpēc viņš izsūtīja savus mācekļus teikdams, man pieder visa vara. Kam tu piederi? Kristum. Kristum ir visa vara. Kas ir tavs kungs? Kristus. Ir? Un viņam ir visa vara. Pār visiem vārdiem, pār visiem spēkiem, pār visām kundzībām, pār visām sērgām un slimībām, pār ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī vai nākamajā laikā. Viņam vienam visa vara. Halleluja. Kad mēs to apzināmies un satveram, mēs paliekam visi tajā. Un tad teikts vēl šeit ir, jūs būsit man par priesteru un ķēniņu valsti. Par priesteru un ķēniņu valsti. Jaunajā derībā, 1. Pētera vēstulē, 2. nodaļa, 9. pants saka, jūs esat izredzēti cilts ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta. Ķēniņa, svēta tauta, lai paustu Dievu varnos darbus. Hei, halo! Caur Jēzu Kristu mēs kļūstam Dievu bērni. Karaļa namā, ja karalim piedzima bērns, tas bija par pilsētnieku. Nu, tak nē. Tas bija princis vai princese. Ar šiem vārdiem pateikt, viņi bija ķēniņi. Viņi jau bija ķēniņi. Viņi piedzima, viņi automātiski ķēniņi. Tas, ka tu piedzimi no augšienes, tu kļūsti par ķēniņu vai ķēniņieni. Un te vajadzīga atklāsme jau no Dieva. Te ir vajadzīgs tas, lai tu saukt, lai tas ieiet tevī. Jo zini, kāpēc tas vajadzīgs? Tāpēc, ka tu ļauj visādiem vazaņķiem valdīt pār tevi.
Ļauj dēmoniem uzsēsties uz pleciem un koriģēt tevi. Tu neesi pienācīgi cienīgs. Tu neesi šitāds, un tu esi šitāds, un tu neesi pietiekoši labs un vēl šitāds. Un vēl runājot par ķēniņiem, mēs esam darīti šeit par ķēniņiem, ka piedzim šis mazais ķēniņš, jā, viņš kā ķēniņš, bet viņš tikai sāks valdīt patiesi tikai tad, kad pienāks viņa laiks. Mums šits laiks dots uz zemes, kā maziem bērniem pieaugt, lai mēs iemācītos valdīt. Mēs sākam katrs valdīt pirmkārt jau savā dzīvē, par savu dzīvi, par savu ģimeni, par savu namu. Nevis tādā veidā, kā valdīt, es tagad vīrs, sieva, sieva, klus, sieva, blakus. Kā var sievu komandēt, ja pat suns neklausās? Jā, ne jau tādā veidā, bet ka mēs pēc rakstiem, klausieties, ka mēs kā ķēniņi šeit mācamies uz zemes, sākam mācīties un pārvaldīt par to, kas mums ir uzticēts. Tā ir mana dzīve, viss tas, kas manā ģimenē, mana darba vietā, ka es sāku kļūt kā ķēniņš, ka es sāku faktiski izturēties kā ķēniņš, ka es sāku uzvesties kā ķēniņš, ka es sāku staigāt kā ķēniņš. Te nav bijis šī savienojums, ko? Es domāju, ka te nāk, jo mēs bieži vien krītam un klūpam, tāpēc mums dod šis laiks, ka mēs mācītos, un tāpēc mums svarīgi pievērst uzmanību, ko raksti saka, ko Dievs saka, kā rīkoties, kaut kādās situācijas, un ja mēs izkrītam un vēl izkritīsim. Tāpēc, ka ja tu tagad izkrīt kādā mazā lietiņā, dzirdi, tā mazā lietiņa atnāks otrais un atnāks trešoreiz, kad tu noliksi to eksāmenu, un tad nāks nākamais eksāmens, jau bišķi lielāks eksāmens, un tā būs visu laiku, nepatīk. Bet viņiem būs jāiet. Līdz brīdī mēs tiksim pārvēsti viņa godībā. Amen. Un te mēs nostiprinamies un mācamies valdīties. Un te es sapratu, ka kā ķēniņiem un priesteru tauta. Un, ziniet, man aizkāra ar šīs priesteru tauta. Kas ir priesters? Tas, kas runājās ar Dievu. Dzirdi? Kas dzird Dievu. Hei! Un es sapratu šī atklāsme. Es zinu, kaut kas bija daudz gadus atpakaļ, ka es to dzirdēju, jo mēs ķēniņi valdam un dzīvoju kā sūda brālis, tāpatās. Dievs žēlīgs, paldies Dievam par viņu žēlstību un laipnīgu, bet, kad Dievs māca, bet, kad es sāku izturēties kā ķēniņš. Un, ja ir kaut kādas neskaidrības, es nāku pie Dieva kā priesteris, kā viņa bērns, un runājos ar viņu, lai saņemtu no viņa atbildi atklāsmi. Tas ne tikai ir par savu dzīvi, tāpat tās vietās, kur mēs strādājam, patiesībā tu vari būt par svētību savā darba vietā. Jo darba vietās arī nav pilnīgi cilvēki. Tiem priekšniekiem tāpat vajag saprast vēl kaut kā rīkoties kaut kādās lietās. Kāpēc? Bet viņš jau pagāns. Jā, bet viņa labklājība ir tava labklājība. Dzirdi? Mūsu valsts labklājība, arī mana labklājība. Aleluja, pensijas jums nebūs. Lai jūs pasmaidīt. Tāpēc, ka ķēniņu visu apēd, mēs apēdām jūs. Un tas tāds, lai maz bišķi pasmietos var, jā, bet mēs sākam pārvaldīties, mācīties, un te ir svarīgi, kad jā, mums vajadzīgi kaut kādās situācijās gudrība un saprašana. Un nevis tas ir, mums jāmācās izprast, lai mēs nestu svētību. Un tad es sāku domāt, bet tā ir. Patiesībā mēs domājam, mūsu kristietība. Patiesībā mana kristietība ir ārēs šīm durvīm. Mana kristietība reālā sākās aiz durvīm. Vai es esmu pilnīgs? Nē, mēs visi neesam pilnīgi, bet mums jāsāk mācīties staigāt. Ja tajā laikā te lielākā daļa strādā vienā vietā, pasaka, klausoties, ir baigi slikti, algas lielākas nebūs, tāpēc, kad ir baigi slikti,
Tad ko jūs kā priesteri varat darīt? Ka aiziet uz mājām, debes tēt. Es nezinu kā, tur pasūtījumi krīt, brūk, debes tēt, bet zinu, ka tu to vari palīdzēt. Par tā pašām cenām noturēt. Visi tagad spiež uz ceļiem zemē, lai būtu lētākas cenas, bet debes tēt palīdz mums. Dod gudrību saprašanu vadītājiem, kungs, dod saprašanu, dod mums arī saprašanu strādniekiem, kā mēs varam darbu labāk izdarīt. Padomu, gudrību, ar ko atšķirās 4 dievu vīri Bābeles trimdā būdam, Sadraks, Mesaks, Abednego, Daniels, ar ko? Ar gudrību. Un viņi izturējās pilnīgi savādāk nekā visa pasaule. Visa pasaule rīja visādus parazītus pēc kārtas visu, un tie bija dievišķi ēdieni īpašiem dieviem, jo ķēniņi bija dievi virs zemes, tāda bija viņa kultūra. Un tāpēc viņiem bija tas kā upurs visiem dieviem, un šie vīri pateica, nē, mēs to neēdīsim, mums ir cits dievs, mēs citam dievam piederām. Mūsu dievs pateica, tā ir negantība, mēs to neēdīsim. Dod mums zaļbarību ēst, zin, ka Dievs mūs svētīs un mums būs labi, un viņi ēd tikai zaļbarību, neēd tos nešķīsteņus visādus. Un, zini, viņu izskats bija pilnīgi atšķirās no visiem pārējiem. Viņu gudrība atšķirās no visiem pārējiem. Bet jā, neko citu nevar ēst, mums taču jābūt spēkam, visam tā, ka Dievs dod gudrību un saprašanu, ko tu var ēst un kā ēst. Un es saprotu, tur ir noslēpums. Un es zinu, ka daudz tagad varbūt varētu skatīties, tagad pat ierakstā teikt, tu jau bauslību māci, tu jau sestdienās esi, un tagad tu nedrīkst to ēst, tu vispār grimsti bauslībā. Un es saku, tu ēd visu, ko tu gribi, bet ja tev visas tev asinsvadi ciets, prūdīs ciet, tad nelūdz Dievam pēc dziedināšanas, tāpēc, ka tu neko nemācies savā dzīvē. Tu negribi neko mācīties, un tu baudi savus augļus no savas stūrgalvības. Ja Dievs pateica, es negribu, lai jūs tā dzīvot, gribat tā. Tas nav bauslība, bet mīlestībā. To mēs citi jau dievkalpojumi varam runāt un spriest, bet šobrīd klausīt Dievu balsī. Jo patiesībā, kā mēs to sākam ieklausīties aiz mīlestības, jo mēs esam skatījušies jaunā derībā, teikts Romiešu vēstulē, ka bauslības piepildījums ir mīlestība. Un es negribu teikt bauslība, bet Dieva likums, ka mēs ieklausāmies. Tas ir, ko Jēzus teica, es jums dodu pavēles. Jēzus nedeva pavēles uz likumiem, mēs varam lasīt, ko Pāvils saka. Pēc skārņos nepēdīdams baudu ēd. Bet tajā pašā laikā domā līdzi, ko Dievs saka, ko tu vari un ko tu nevari. Aiz mīlestības uz tēva. Un tur tā lieta, mēs esam ķēnišķīgi priesteri, lai mēs mācītos, pirmkārt ķēniņi, ka mūsu izskatam, mūsu gaitai, mūsu runai, mūsu visai pārtikai, visai, es teikšu, jābūt cienīgai. Un tas bija tas, ko Dievs teica, ka es gribu jūs darīt atšķirīgus. Šodien kristieši mēģina būt līdzīgi pasaulē, pateikt, redz, mēs tādi kā jūs. Es vienreiz biju darīts brīvs no pīpēšanas, vienreiz gribēju parādīt, es varu darīt tā, ka jūs tur bišķi uzvilkt dūmiņas, redzēt, nekas slikts par to nav. Un pēc tam es biju cigarešu vergs, ka es vairs nevarēju kļūt brīvs, man vajadzēja ilgi saukt un brēkt uz Dievu, Dievs palīdz man no tā kļūt brīvam, jo es negribu šo ķermeni piemēslot. Es esmu ķēnišķīgs priesters, es esmu no citas pasaules, es esmu no Dieva valstības, es piederu Dieva valstībai. Man nav jābūt tā kā šai pasaulē, debes tēt, es negribu vairs apreibināt, es negribu rēboņas galvā, man tas nav vajadzīgs. Es gribu skaidru prātu, lai debes Tēvs man var vadīt gudrībā un atziņā. Visā, aleluja. Ejam tālāk. Kā lūdzu? Viss kārtībā? Ja es saku Jāņa evaņģelijā 3. nodaļā 5. pantiņš, kas piedzims ūdenī un garā. Mēs runājam par Dievu bērniem, un te ir runāts par augšām piedzimšanu. Mēs skatījāmies pirmkārt atpirkt ar jēra asinīm. Kad mēs nākam pie Kristus Jēzus klāt, mēs topam, darīt caur viņa asinīm par jauniem radījumiem. Bet Jēzus pasaka, kas neatzimst garā, ūdenī un garā. Tas ir caur ūdens kristību un svētā gara kristību, ka mēs piedzimstam no gara. Ziniet, jo tas ir solis, kā apzināts, kā var kļūt par Dievu bērnu. Ja kāds skatās internetā, un tu neesi piedzimis no augšienes,
tad viss šīs lietas tev var būt svešas, tas nav tāds, ka es piederu Dievam, tu nepiedari Dievam. Pat, ja cilvēks var sēdēt daudzus gadus baznīcā, tas nenozīmē, ka viņš pieder Dievam. Ja tu neesi piedzimis garā, ūdenī un garā, un tas ir garā, burtiski, ka tu esi šķīstīts Jēzus asinīs. Šķīstīts, ka Jēzus asins tevi mazgājuši. Tas, ko es pieminēju, tad, kad es nāku pie Kristus klāt, brīvprātīgi, tāpēc, ka viņš brīvprātīgi mir, es pats brīvprātīgi nāku pie viņa, saku, Kristu, es esmu grēkos, piedod mans grēkus, un esi mans kungs un glābējs. Tajā brīdī Kristus asins mani šķīst, un paklausot Dievu vārdam, es to apliecinu savu ticību kādā veidā, pagremdējoties ūdenī, liekos pagremdē zem ūdens un ceļos augšā kā jauns radījums. Es piedzimstu no Dieva. Un tā ir grēka atstāšana, ka mēs pilnīgi atstājam grēkus, ja, ka tas nav tikai tā, es pielūdzu Dievu, bet es cenšos visus grēkus atstāt, lai klausītu Dievam. Tālāk, mēs kļūstam Dievu bērni par ķēnišķīgiem priesteriem. Ķēniņi šeit uz zemes, jā, to jau padalījos par Svēto garu. Man piezīmes mācos no piezīmēm sludināt. Caur to grēka nožēlu, ka mēs piedzimstam ūdenī garā, mēs kļūstam par Dievu bērniem, par Dievu īpašumu, par Dievu tautu. Tikai tajā brīdī. Un te ir jautājums, vai mēs piederam viņam. Palielam, es zinu, mēs šeit, kas visi sēžam, mēs esam piedzimuši no augšienes. Mēs esam piedzimuši no augšienes, bet šajā gadījumā, kāpēc šis vārds bija? Lai mēs tiektos pēc tā, lai mēs savus ausis spicētu uz to, ko Dievs runā. Par ko Dievs runā, ko Dievs grib teikt. Dzirdiet, lai mēs pievērst, tā kā lasījām, visu savu sirdi, visu savu būtību uz to, ko Dievs runā. Un, ziniet, un ja pienāk brīdis, ka tev tā kā gribās klusumu mieru no visiem sprediķiem un varbūt pat reizēm arī lasīšanas, tad vienkārši izslēdz visu ārā. Esi klusumā runājies ar Dievu. Nesēdi paļātāji pulkā. Paļātāji vienmēr, ko dara, aprunā citus, nonicina citus. Lai gūtu sev kaut kādu uzslavu parādīt, kad es esmu labs vai vēl kaut kādīgs. Ej projām. Tas nenozīmē, ka tu ej projām no neticīgiem. Nē, nesēdi paļātāji pulkā. Un es teicu, mums kā ķēniņiem jāmācās valdīt. Un tagad es iedomājieties ainu, darba kolektīvs sēžat. Un visi, ko tagad dara, aprunā vienu kolēģi, kurš šodien saslimis. Jā, bet viņš tur tāds un šī tāds vēl tāds, un viņam vispār rokas no vienas vietas aug un krīt viss no rokām ārā, nemāk to un to un to. Un sēdien tā saruna aiziet. Ir viena iespēja, ka tu aizēji projām, otra saruna, ka tu kā ķēniņš var sakt mācīties valdīt. Ka tu vari to sarunu burtiski pavērst citā virzienā. Un vienkārši uzdodot jautājumu, klausies, bet tu, kad sāki strādāt, tev viss labi sanāca. Viņam ar šobrīd nesnāk iemācīsies, varbūt aizēj pasaka viņam. Jā, tu vari to sarunu vērst, burtiski pārvērst par labu. Dzirdi? Tas ir tavā kompetencē. Ikvienam. Tas tā nebūs, ka atnāks eņģelis, visiem to līdz parādīs lielo zobānu, visi, mēs esam grēkoši, mēs nepareiz runājam, ja? Bet, kad tu pateiksi, klausies, bet ko tu dari? Bet tu jau nepalīdz viņam mainīties, ja mēs tagad tā runājam. Bet tu pieeji, pasaki, tas dara to nepareiz. Un ir tāda sturgalība, kas negrib klausīties. Ja tev neņem aubē, tāds negrib neko mainīties, un tad netērē laiku vairāk, neņem. Ja tev neklausās, varbūt kā citi klausīsies, bet to, ko tu no savas puses var vērst par labu, to tu maini. Un saprotu, man liekas, šeit jau arī tas sākās, vai tā nav tā gaisma, kam ir patiesi jābūt un jāsāk spīdēt. Un, zini, tad lielākā daļa, ja tie paļātāji pulks, viņi ieraudzīs tevi, vai viņi uzreiz visi piecelsies un ies strādāt, tāpēc, ka tu nāc. Tāpēc, ka viņi vairs negribēs domāt, šis te atkal ļečī, tāpēc, ka viņi negrib mainīties. Vai viņi ieklausīsies un sāks mainīt savu dzīvi. Un varbūt kāds no viņiem visiem sāk mainīt savu dzīvi.
Tas ne tikai varbūt kā darba kolektīvā, tas tāpatās arī mājās. Jā, ir brīži, kas mūs uzkurina, mēs varam sākt runāt par to, bet mēs to varam pārvērst visu to runu pavisam savādākā gultnē, kas atnes svētību. Jo tādēļ jau mēs esam nolikti. Jo savādāk tas nebūs tā, kad, kā es kādreiz domāju, mēs ķēnišķīgi priesteri, svēta tautu, un, zini, daru visu laiku muļķības, un visu laiku saka, es ķēnišķīgs priesteris. Tā ir augstprātība, tā lepnība. Jo, kā es teicu, Dievs mūs māca jau šeit uz zemes, lai mēs mainītu savus dzīves, un lai tev būtu vieglāk mainīt savu dzīvi, tāpēc ir ļoti svarīgi sākt ar to, ka mēs uzklausām Dieva vārdus. Ka mēs cenšamies uzzināt, kas ir patiesība, kas ir labs, kas Dievam ir tīkams, kas Dievam patīkams. Ka tu centies to uzzināt vairāk un ka tu sāc to meklēt. Dievs tev pamazām vērs vaļā, solīt pa solītiem. Ka mēs iemācamies valdīt. Amen. Bet daudz domā, ka mēs uzreiz būsim tādi zobens rokā un sāksim kauties. Īsti mēs ieraudzīsim, kas mēs esam tur debesīs. Un lai nav tā, kad daži no tiem priesteriem, kas sev šodien ļoti skaļi sauc par ķēnišķīgiem priesteriem, tik stāv Dievu priekšā ar kļavas lapiņu priekšā. Tāpēc, ka viņš pliks un nabadzīgs, nekā nav, kas atklāsmes grāmatā teikts. Halleluja! Mums ir dots liels potenciāls. Ka mēs to apzinātos. Un patiesībā vecajā derībā, kad Dievs uz savu tautu runāja, viņš gribēja pārvērst, lai citas tautas skatoties teikt, kāda gudra, saprātīga tauta, kādu viņai bauši, kādu likumi. Un šodien jābūt tam pašam bija ar draudzēm. Kad cilvēki skatās uz draudzi, kāda saprātīga tauta. Saprātīga tauta. Un šonadēļ vēl klausījos tur vienu vīru. Tas bija Dereks Prins tieši par to. Viņš runāja par pēdējiem laikiem, par netikli, kas sēž uz zvēra, kas atklāsmes grāmatā minēt, netikli uz zvēra sēž pieminēta. Un viņš skaidrs saka, tā ir draudze, netiklā draudze, kas ir sabojājis visu kristietību. Un, zini, es to klausoties, tikai varētu pateikt, jā, un tā ir. Tāpēc runāts par gudrām un ģeķīgajām jaunavām. Gudrās būs aizrauts, bet tā, kas kā netikli dzīvos, kas ir ļāvusies visu pasaules kārībām, vilinājumiem, kas skrējas pakaļ pasaulē, tā palika šeit to zvēru, un tur teikts, ka zvērs viņu paši saplosīs, ja, nicinās. Velns nekad savus kalpus nekad nav necienījis neko, viņi visa valstība stāv uz bailēm. Un ka kāds vairs nespēja, tad viņš viņu pats saplos gabalos. Tas ir velns, Dievs nekad tā nedara, Dievs paceļ, pat pakrituši cilvēku, viņš pacels savu kalpu, pacels un stiprinās. Un to es sapratu tajā ziņā, cik daudz vajadzīgs, ka mēs šodien, ka mēs visi kā draudz tiecamies to, lai sadzirdētu Dievu balsi un ieņemt šīs pozīcijas, ko mēs esam varbūt palaiduši garām. Jo kamēr laiks, žēlstības laiks dots, mēs varam tuvoties Dievam un lūgt šo palīdzību. Un ziniet, tad, kad mēs lūdzam pēc šīs gudrības un saprašanas pareizi, tad ir daudz lietas, kas ir kā grēklietas, viņas krīt nost, atkrīt, vienkārši dabiski aiziet projām, ka tu vienkārši vairs negribi darīt un vienā brīdī nepamāni. Tad, kad mēs tiecamies, lai saprastu pareizi Dievu vārdu, mēs savu piepolu pieliekam Dievu vārdam, lai Dievs mūs piepilda sirdi, es teikšu tā, ka pat daudz slimības tiek izstumts ārā no cilvēka. Tiek burtiski izstumts ārā, tāpēc, ka tā slimība kā netaisnība nevar pastāvēt tavā ķermenī. Tāpēc, ka tu sāc pieņemt Dievu vārdu un tu sāc sludināt Dievu vārdu, ka tu sāc apzināties to, kas tu esi, un ka tu sāc apzināties to, kas tu esi, kā ķēniņa bērns, tu sāc dzīvot tā kā viņa bērns. Pārvaldīt un pasludināt ar savus mutes liecības vārdu un ar jēra asinīm. Jēra asinīs mēs esam šķīstīti un mazgāti un taisnot.
un ar mutes liecību mēs pasludinām lietas, atraisam lietas, tāpat arī savā dzīvē. Un pirms mēs sākam kaut ko ārpusē tur pasludināt uz citiem, ka mēs sākam pasludināt savā dzīvē, savai ģimenei, savai ģimenei, saviem bērniem, saviem tuviem cilvēkiem, sākam pasludināt dzīvību, ka viņu gara auss tiek atvērts, ka viņu sirds tiek mīkstas darīts Dieva vārdā. Un debes Tēte, es gribu lūgt šodien, Tēte, tiešām piedod, ka mēs neesam mācējuši klausīties, ka bieži mēs esam paķēruši kaut kāds pantiņus, kungs, un es sākuši no nepareizā galā. Mēs esam ņēmuši zobenu, garu zobenu rokā. Kaut gan mums bija jāapģer viss bruņojums un jātrenējās pirms zobenu paņemt, kļūt stipriem un spēcīgiem, lai lietot šo zobenu. Un debes Tēte, tas, ka mēs neesam mācējuši lietot šo garu zobenu, mēs esam ievainojuši daudz savus brāļus un māsas. Kungs, es gribu lūdzu, piedod mums visu šo neprašanu, nezināšanu, kungs. Piedod, ka mēs bijām stūrgalvīgi, mēs esam citējuši pantiņus, svētības pantiņus, bet neesam klausījušies, ko tu mums saki. Mēs esam aizskrējuši tev pa priekšu, un no tā esam cietuši. Mēs esam palikuši aizmugurē, un pa daudz tika sakauti no tā, ka viņi palika aizmugurē, kungs. Un debes Tēte, ka mēs arī pat nebijām spējīgi varbūt var palīdzēt kā tādiem, kas mums aizmugurē vai priekšā, ka mēs neesam klaudzinājuši pēc gudrības un saprašanas. Debes Tēte, piedod visu šīs lietas, Tēte, lūdzu, Tēte, šodien piedod un šķīsti, kungs. Un debes Tēte, lūdzu, ļauj savai draudzē šodien šeit Latvijā, savai draudzē atkal, kungs, pamosties, Tēte, no kāds rutīnas augšā. Kungs, lūdzu, lai tavas svētās asins šķīsta un mazgā, Tēte, no visām mums tām kļūdām, kungs, ka mēs šodien varam piecelties, Tēte, šķīsti un tiešām spoguļoties kā ķēniņi, Tēte, ka mēs sāktu pārvaldīt, Tēte, kā ķēniņi, debes Tēte, ka mēs vairs neklausam velna balsī, tāda nicinošai balsī, kas mums laiku pazudināja, bet ka mēs nostājamies kā tavi bērni, kā tavi ķēniņi, kungs, lai valdītu, kungs, savās dzīvēs, savās darba vietās, savās mājās, kungs, halleluja, debes Tēte, ka mēs būtu kā priesteri, patiesi priesteri, ka mēs saukt, Tēte, iestātos. Tad lūdzu, kungs, šodien pārveido mūsu sirds, pārveido ikvienu sirdi, kungs, kas tagad sauc, kurš apzinās to, ka tas ir vajadzīgs, lūdzu, palīdzi mums, patiešām, lai tava svētība var ienākt mūsu dzīvēs, tava svētība Jēzus Kristus vārdā, tava laipnība un labestība, debes Tēvs, Jēzus vārdā, lai gods, slava un pateicība Tev, lai gods, slava un pateicība Tev. Amen.